Čau visiem! Vasaras vidus, karstums, dunduri, koš, nātres dzeļ. Bet es par to nebēdāju, jo es beidzot esmu izrāvies pie upītes. Un es esmu priecīgs. Šitais ir dveiselē šitāda copīte, jā. Jau pirmās ziltiņas bija, viena alatiņa, viena forele uz rotiņu. Tagad uzliku šūpiņu, arī jau kaut kādas 2 vai 3 copītes bija, bet pagaidām vēl nekas neuzsēdās. Šodien pabradīšu pa upīti, pabaudīšu dabu. Man patīk, jo copēt ir forši. Baigi forši, man patīk, es pēc šitādas copas biju noilgojies. Copju daudz, iznācienu daudz, 2 lielās iznāca, bet, iznāk uzsit un sev otrais vairāk nevar izprovocēt. Jā, un arī mazās, kaut kur izskrien, uzsit, gan alatiņas, gan foreles, bet virsū baigi nesēžās. Bet, kaut kas ir arī noķerts, un nav jau mērķis kaut ko nožmiegt vai aiznest mājās, tieši mērķis visu ir atbrīvot, tā ka baigi labi, galvenais tas procesiņš. Es esmu starā, jāturpina. Drīz jau jābeidz copēt. Esmu riktīgi priecīgs. Esmu noķēris kaut kādas 11 alatiņas, 2 foreles, kaut kādas 2 vai 3 forelītes, 2 lielas foreles redzēju, izvilināju, nevarēju paņemt. Tā ka neskatoties uz karstumu, dunduriem, nātrēm un skrāpējumiem, baigi foršā pastaiga pupīte. Tiešām biju noilgojies pēc šādas copītes. Vēl mazu gabaliņu noiešu un šodien copa būs jābeidz. Aiziet pēdējais gabaliņš. Laiks skrien vēja spārniem. Ar šo foreļbērnu arī noslēdzu šodienas piedzīvojumu upītē. Pie mašīnas parādīšu, uz ko ķēru, un tagad jāsteidzās projām. Ūdens beidzies, saule karsē, rokas būs nodegušas, līdz mašīnai vēl pāris kilometri. Tad varēs pārģerbties, un tur ir ūdens. Un tad piedzīvojums būs galā. Beigas tādas ļoti nogurdinotas. Voblurus es šodien tikai dažas pamēģināju, bet vislabāk man strādāja šitais bazdeņš, laikam tas bija. No rotiņiem strādāja mipsiņš, aglie lunk, pirmais. Tad norāvu leonu. Tad. Kas man te vēl strādāja? Tā tie pavisam mazi izdara, nē. Re, kur jārī, bet cits, to es nejauši norāvu. Un no šūpiem, principā tikai vienu mēģināju, un tas pats strādāja. Tas ir pals šāds. Tā kaut kā. Ko, foršais piedzīvojums ir galā, ko es vēl varu piebilst. Bija ļoti, ļoti interesanti, aizraujoši, nogurdinoši arī, bet man ļoti patika. Neatsakas visiem, tiekās pie ūdeņiem. Atā.